Šis ir brīdis, kad sākas spēles Es varu būt premjerministrs fināla pirmais balsojums. Cienījamie skatītāji pie televizoriem, skatītāji zālē, jūsu rīcībā ir 10 minūtes. Lūdzu, balsojiet zvanot pa televizora ekrānā redzamajiem tālruņa numuriem par to cilvēku, kurš jums šķiet vispiemērotākais premjera amata kandidāts. Pēc nākamā uzdevuma 2 dalībniekiem, tiem, kuri būs saņēmuši vismazāk balsu, spēle būs jāpamet. Jums pašam šī ir jau 5. partija, kur jūs sekmīgi vai nesekmīgi pieslēnaties. Šī nav 5. partija, šī ir 3. partija. Vai jūs uzskatāt par labu praksi ņemt darbā ģimenes draugus, lai cik viņi būtu labi kvalificēti? Neviens nav aizturēts, nevienam nav uzrādītas apsūdzības. Vai jūsu kandidēšana uz premjera amatu negrauj Latvijas reputāciju? Es esmu ierakstāms Ginesa rekordu grāmatā. Es esmu vienīgais pasaulē politiķis, kas ir apsūdzēts bijis 3 apsūdzības. Jūs neesat vienīgais, ir cilvēks, kas jūs pārspējas, piemēram, Silvio Berlusconi šobrīd cīnās ar daudz vairāk tiesas procesos. Pareizi, viņš tik daudz lietas vēl vinēja. Bet jūs visus 4 gadus, kopš jūs bijat valsts prezidents, vai nu jūs izlikāties, vai nezinājāt, kas ir oligarhi? Oligarhiem nav tautībās. Tie pieder pavisam citai pasaulē. Šī vakara otrais uzdevums diskusija izvēlēs nākotni ar žurnālistu Gundaru Rēderu. Sveiks, Gundar! Sveiki, Maiva! Es zinu, ka 10 minūtes nav daudz, bet tev pietiks, lai atklātu mums kādas līdz šim nezināmas kandidātas šķautnes. Vēlu visiem veiksmi! Paldies! Es ceru, tās 10 minūtes būs labi iesildīšanās pirms tam, kad jūs pa īstam startēsiet par ministru prezidentiem un būs īstās debats. Bet sāksim improvizēts priekšvēlēšanu diskusiju vai priekšvēlēšanu debats. Izvēlies nākotni. Man prieks redzēt nākotnes valdības vadītājs. Un tāpat kā īstajās debatēs, mēs sāksim ar ievadu jautājumu. Iesildošs jautājums, kur atbildēju jums būs 30 sekundes laika. Mans pirmais jautājums ir Antoņinai Ņenāševai. Mūsu rīcībā, Antoņina, ir video materiāls, kur jūs esat redzami kopā draudzīgā atmosfērā ar Alfredu Rubiku, personu, kas savulaik ir iestājusies pret Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, un kuri tiesāti arī par valsts apvērsumu mēģinājumu. Vai jums nešķiet, ka biedrošanās ar Sociālistiskās partijas līderi kompromitē jūsu ideju par nācijas saliedēšanu un apdraud jūsu politisko karjeru? 30 sekundes jūs atbildēja. Paldies par jautājumu. Labs video, jā. Paldies par jautājumu. Es neuzskatu, ka tas apdraud, jo Rubika kungs, manuprāt, ir šobrīd tāda dzīva leģenda. Un tas ir tāpat, kā jauniešiem gribas nofotografēties ar kaut kādām slavenībām, tāpat arī mums, lai to bildi atstātu vēsturē, un lai mēs arī varētu pateikt, ka mēs, to cilvēku zinājām varbūt no sliktas puses, no labas puses. Tās nav tik svarīgi, ka mēs to personiski pārzinām un varam, labāk pārzīt to tiešām, kāds tas cilvēks ir. Kāds ir tas cilvēks? Antoņina, pajautāja to jūs latviešu, kādiem daudziem latviešu pilsoņiem vēlētiem. Ko viņi domā par to laiku un ko viņi atceras par Alfredu Rubiku? Kā viņi vērtē viņu darbību? Es nevaru vērtēt viņu darbību, jo es to laiku personu esmu pārdzīvojusi. Un, attiecīgi, to, ko es varu tagad komentēt, tas ir to, kas jau ir interpretācija, vai tas ir fakti kaut kādi. Un tad, attiecīgi, es nebiju tajā laikā tik veca, lai to... Paldies, Antoņina, bet jūs pretendējat uz nācijas saliedēšanu? Jā, es pretendēju uz nācijas saliedēšanu. Es labprāt arī ar Paldies jums. Mēs iesim tālāk. Nākamais jautājums Edmundam Cepurītim. Arī iesildošs jautājums. 14. oktobrī jūs savā Twitter dienas grāmatā rakstāt: būtu maigi teikts, ka man nepatīk kultūras ministrijas nonākšana nacionālistu kontrolē. Man ir bail, jūs rakstat. Vakar par kultūras ministri ir apstiprināta Žanete Jaunzeme-Grende, Nacionālās apvienības visu latviešu aizmēm Brībelēna kā pārstāvi. No kā jums ir bail, redzot Žanete Jaunzeme-Grende? Tolaik gan viņa vēl nebija apstiprināta kā kandidāta. Tolaik bija cita kandidāta, kas bija saistīta ar tādu, būtībā korupcijas skandālu Daugavpils teātrī. Un, manuprāt, šāda cilvēka apstiprināšana ministra amatā, kur ir visas kultūras sadalījums, kurš jau šobrīd ir, manuprāt, ir jācīnās par lielākām šīm naudām, bet ja cilvēkam ir citas intereses, tad... Tad jūs nerunājat šajā Twitter ierakstā par korupcijas skandālu, jūs runājat par nacionālismu, par nacionālistiem. Jā, tāpēc, ka es domāju, ka šobrīd viss Latvijai mērķis nekad nav bijis tādas
kvalitatīvas latviešu kultūras atbalstīšanu, tā vietā tikai pievēršoties tradīcijām, kas ir svarīgi, bet visu naudu nedrīkst atdot tikai tam, manuprāt. Paldies. Paldies, Paldies. Nākamais jautājums Kārlim Silam. Pēc pirmā Es varu būt premjerministrs raidījuma presē parādījās asa mūzikas izdevēja Guntara Rača reakcija uz žūrijas locekļu Ivaru Godmaņa izteikumu, ka viņš ir lejuplādējis mūziku un ka privātām vajadzībām to drīkst darīt. Račs uzskata, ka augstranga politiķis nedrīkst tā runāt un viņš nedrīkst secināt, ka zaktas mantas iegūšana un bezmaksas lietošana, ka tas nav nekas krimināls. Arī jūs Twitterī esat atzinies, ka esat kaislīgs mūzikas lejuplādētājs. Arī jūs pretendējat būt augsta ranga politiķis. Vai jūs prāt, tas ir normāli lejuplādēt, pārkāpt likumu un kandidēt uz premjerministra amatu? Šeit ir divi aspekti. Pirmkārt, pastāv, vēl aizvien nav tāda konvencionāla vienošanās par to, vai tas ir vai nav zakšana. Ir ļoti strikti divas puses viedoklis. Ir Eiropā gan pirātu partijas, kas aizstāv šo viedokli, gan, teiksim, grupas un partijas viedokli noliedz. Un otrkārt, Latvijā problēma ir ar kvalitīvu ārzemju mūzikas dabūšanu, maksu. Bieži vien ir tiešām problemātiski dabūt man interesējušās grupas vai mūziku par maksu, tāpēc nākās kāds lejuplādēt. Vai nebūtu jādomā citu varianti? Jebkurā gadījumā krimināla likums paredz atbildību arī brīvības atņemšanu par blakustiesību un autortiesību pārkāpumiem. Jūs esat gatavs piedalīties paraugu prāvā vai dibināt pirātu partiju, lai aizstāvētu savu viedokli? Es domāju, ka labāk būtu dibināt pirātu partiju, cīnīties par šīm tiesībām. Lai noteikti paldies. Mārtiņš Pūris, nākamais jautājums. Jūs esat pieteicies savulaik caur Draugiem LV, ir tās portāls jaunas pilsoniskas kustības. Laiks tautai veidošanai. Nē, varbūt neatceraties, bet mani kolēģi un ir pārbaudījuši šo informāciju. Tas nebija diezko sen. Es neesmu, man viņu uzaicināja, bet es teicu, es apsolīju, ka es izlasīšu to informāciju, ko viņi piedāvā, bet es neesmu pieteicies. Es to varu apgalvot par 100%. Es nezinu, kas jums ir snieguši tādu informāciju. Vai es varētu uzrādīt un kaut kādu papīru varbūt? Šie cilvēki piedāvā iesaisties šajā kustībā, jo viņi vēlējās likvidēt pie varas, mainīt pie varas pašreiz esošo oligarhu kompredoru režīmu, mainīt to pret pilsoniski demokrātisku sabiedrības un tautas un valsts interesēm atbilstošu valsts pārvaldi. Vai tas nozīmē, ka šobrīd šāda pārvalde ir un šis oligarhu jautājums mums nav aktuāls? Bet jūs man uzdodat jautājumu, it kā es būtu tajā organizācijā. Nē, es jums uzdodu jautājumu, vai jūsuprāt šobrīd jautājums par oligarhu ietekmi uz valsts pārvaldi nav aktuāls? Protams, ka ir aktuāls šis jautājums joprojām, jo mēs jau nezinām, mēs redzam, kā Latvijas pilsoņi vai iedzīvotāji vai nepilsoņi vienalga, kas mēs jau redzam to, ko atspoguļo mēdī. Bet es pilnīgi, esot reālajā dzīvē, es pilnīgi pārliecināts, ka reāli tai virtuvē notiek kaut kas cits pavisam. Un reformu tiesiskuma koalīcijas situācija vēl nav atrisinājusi. Koalīcija, jaunā koalīcija, kas ir tikko izveidota, manuprāt, viņi vēl nav sākuši strādāt, ko viņi var atrisināt pāris dienās. Jaunā koalīcija ir sākusi strādāt vakar, kad ir apstiprināta jaunā valdība. Mēs varētu uzskatīt, un jaunai valdībai ir savu koalīciju 50+6 balsu Saeimā, bet mēs pakāpsimies soli atpakaļ. Iedomājieties, ja jūs, valsts prezidents, aicina izveidot jaunu valdību. Jūs esat sekojuši līdz visām koalīcijas veidošanas peripētijām. Jūs zināt katras partijas plus un mīnus. Atbildiet lūdzu konkrēti, kas jūsuprāt šobrīd jūsu skatījumā, ja jūs būtu šis valdības veidotājs, būtu ideāla koalīcija? Kuras partijas jūs ņemtu un veidot jauno valdību, sāksim ar Kārli? Es ideāli būtu pašreizējā koalīcija bez šī sešnieka, kas būtu atlietu partijas sastāvā. Tas ir 50 balsis. Jā, ja būtu sešnieks atlietu partijā, būtu ideāli. Ja šobrīd... bet tā nav situācija, kas ir reāla. Tad šobrīd mēs varam palikt pie šīs pašas koalīcijas, pirms nostrādās kādu gadu. Skatīties tālāk. Es domāju, ka šis ir labākais risinājums pašlaik. Vai tam piekrīt Antoniņa? Es tam nepiekrītu, jo es neatbalstu Nacionālo apvienību valdībā, jo mēs dzirdējam tos solījumus, un es vienkārši nevaru tos solījumus atbalstīt, ko viņi sola saviem vēlētājiem un kādi viņiem tie plāni. Tādiem cilvēkiem nav jābūt, manuprāt, valdībā. Ko jūs ņemtu Nacionālās apvienības vietām? Es vispār tāda man doma, ka ideāli būtu vienotībai kopā ar Saskaņas centru divatā sastrādāties, bet tā kā šobrīd vienotībai vairāk nav tik liels spēks, jo tad, manuprāt, tas būtu lielākais atbalsts sabiedrībā. Un, piemēram, man jau liekas, ka tīri tur, protams, jā, mēs arī, kā Mārtiņš pareizi pateicam, ne visu zinu, kā tur tajās parunās notiekās un kas tiešām kam nepatīk. Vienotības Saskaņa jūs variants. Es domāju, ka jā, vienotības Andrim Bērziņam. Edmunds. Ja nekas nemainās, tad laikam jā, šis variants ir tas, kas ir labākais, bet tas, kas varētu mainīties, ir tas, ka es domāju, ka ne visi Saskaņas centrā
atbalstu šo politiku, ko šobrīd pārstāv Saskaņas centrs. Un, ja būtu iespējams panākt šī politiskā spēka šķelšanos, tad pievienot šo no Saskaņas centra daļu Zatlera reformu partijā un Vienotībai, manuprāt, būtu vislabākais variants. Kā veidot nākamo valdību? Mārtiņš, kāds ir uzsvērts? Jā, manuprāt, ka šī koalīcija ir gandrīz vienīgā iespējamā, kas varēja izveidoties. Un kas ir, manuprāt, būtiskākais, ir tas, ka Zatlera partijai nav uzreiz kā jaunienācējiem, ka viņam nav uzreiz tur premjerministra krēsls, nu, ka viņš nav uzreiz pie vadības. Tomēr viņam jāļauj nedaudz iedzīvoties, jo rīkojums numur 2 tika izdots ar mērķi, lai būtu pārmaiņas. Tad dosim viņiem nelielu iespēju kaut ko parādīt sev, bet nevis uzreiz pie vadības. Protams, valsts prezidentam bija iebildumi pret dažiem ministru kandidātiem. Valdība ir apstiprināta. Kuri šobrīd ministru kandidāti, jūsuprāt, nav piemēroti darbam valdībā? Manuprāt, nepiemērotākā pašlaik ir kultūras ministra Žaneta, bet aizmirsu atvainojas uzvārdu. Ja? Kāpēc viņi nepiemēroti? Pastīsimies, ko viņi darīs. Viņi ir vadījusi Tirsniecības rūpniecības kameru. Viņi ir būtībā strādājusi jomās, kas ir saistīti tikai ar ekonomiku. Antoņina. Manuprāt, nav piemērota veselības ministrija šobrīd Circenēs nemanos, jo paši ārsti, ģimenes ārsti viņi prasīja viņu atlaišanu visu laiku un tā kā sudzējās pa viņu, un tagad ir ļoti Vai Edmunds Sprūžs ir piemērots, kuram pārmet ir pieredzes trūkumu un izglītības trūkumu? Viņš nevar pierādīt, ka viņam ir augstākā izglītība. Nu, par Edmunds Sprūžu ļoti divdomīgs jautājums. Personīgi uzskatu, ka nedrīkst būt ministrs bez augstākās izglītības, kur ir konvencionāli. Bet tāpat man šķiet jocīgi, ka šajā valdībā, teiksim, ārlietu eksperts Ronis ir satiksmes ministrs. Un tad ārlietu ministrijas posteņu dabū Zatlera reformu partijas biedri. Man tas, teiksim, liekas divdomīgi un neliecina par labāko praksu valdības veidošanā. Edmund, kurš ir vājais posms šajā valdībā? Es minētu arī kultūras ministru un arī tieslietu ministru, kurš ir strādājis tādās valdībās kā Kalvīša laikos. Un, man tomēr rodas šaubas par viņa lielo godību un neatkarību. Paldies par atbildēm. Veiksmes jums un veiksmes jaunajai valdībai. Es redzu, ka nāk Baiba mūsu diskusijai. Jā, paldies tev, Gunter. Redz, ka cik maz vajag. Atnāk Reiders un viss kļūst daudz skaidrāks. Paldies tev. Paldies, Baiba. Paldies, Lavietis. Cienījamie skatītāji, jūsu rīcībā ir vēl 2 minūtes, lai nobalsotu pirmajā balsojumā, pēc kura spēlē paliks vairs tikai 2 dalībnieki. Un šobrīd žūrijas locekļiem arī katram pusminūte. Jūsu komentāri par tikko dzirdēto un redzēto. Sāksim ar Ozoliņu kungu. Pārsteidzoši labi šie jaunieši pārzina Latvijas politisko partiju situāciju un lielākoties tie vērtējumi, es varētu teikt, bija kompetenti. Tas man nedaudz izbrīnīja. Neteikšu, kāpēc. Bet katrā ziņā man bija nācies lasīt viņu sagatavotos tekstus pirms tam. Runā viņi labāk nekā raksta. Laiku. Jā. Es